Dāmas un kungi, jaunieši, onkuļi un tantes, labdien, labrīt un labvakar atpakaļ mūsu kanālā. Balles ir nosvinēts, jubilejs ir pavadīts. Grūti jau ir pēc tam ballēm atgūties un atkopties un piecēlāmies ar domu, kāpēc, lai mums neaizbraukt nelielā ekskursijā, tāpēc, ka mums esot Latvijā, taču jāaizbrauc kaut kur un jāapskatās skaistumi. Un skaistumi te ir pietiekami daudz. Tāpēc šorīt mēs izdomājam, tikko kā īstenībā, pavisam nesen, stundu atpakaļ izdomājam, ka brauksim uz Lubānas ezeru, paskatīsimies, kāda skaistuma šeit ir vasaras nogalē. Vasaras nogale ir pienākusi ļoti ātri, augusta vidū jau sasolījuši ir rudens sākumu, bet ne par to. Mēs dodamies paskatīties, kas te darās, jo Lubānas ezera apkārtnē vai nu mēs esam bijuši un aizmirsuši visu, vai nu nekad neesam bijuši ar āju. Tā kā varbūt iespējams, ka tās būs jaunas vietas, kuras esam redzējuši, jo šeit īstenībā apkārtnē visur, kur jau it kā ir būts, un tā liekas, kur lai aizbrauc? Un šodien ar mums līdz kopā dosies šādi ceļotāji. Šo ceļotāju mēs tikko kā sveicām dzimšanas dienās, jubilejās un godos. Un šādi te ceļotāji, tad mums ir šās ceļotājs. Un viena sēne ar nazīti. Vakardienas gūms. Nu, mēs ar Ēriku tā bišķiņu te izgājām. Jā, vakar bijām CS pusē un ar Ēriku onkuli mežā dabūjām pa vienai gailenei. Tāpēc tagad mums ir divi varianti – būt pesimistiem un teikt, ka ar divām gailenēm jau neko neiesāks, vai būt optimistiem un teikt, ka divas gailenes ir labs sākums kaut kam lielākam. Un šodien mēs to tendenci varam paturpināt. Bet, pateikšu priekšā, ne gluži sēņot mēs šodien braucam, kaut noteikti arī šai tēmai mēs vēlāk pievērsīsimies, bet tagad braucam Lubānas ezera virzienā, par ko visi ir tikai stāvā sajūsmā. Un pirmā apstāšanās vieta pašā ezera galā, pašā augšā sanāk, esam piebraukuši. Jau ir skaisti, jau ir sakopts un šeit gaidīti atpūtnieki, ceļbraucēji var maliņā pasēdēt, uzcēt gaļiņu. Apkārt tev jau sagaida daudz putni, lieli un mazi. No tāluma šeit izskatījās tā kā īsts. Un jā, kaut ko no Lubānas ezera jau tu sāc pamazām šeit redzēt. Es nezinu, vai Lubānas ezerā ir vietas, kur viņš ir atklāts kā liels ezers. To mēs uzzināsim vēlāk. Bet šeit viss ir niedres un niedres. Līdz horizontam ir viss vienkārši niedres un niedres. Un vienā brīdī, kad braucām pa to grāns ceļu, bija tā, ka bija riktīgi pļāva līdz ar horizontu. Taisna. Un tāda sevi, ka viņi pamazām pārtap vienkārši par ezeru. Jo tas ezera līmenis, ja godīgi, ja paceļās augstāks, tā pļāva viss sanāk, ka aiziet zem ūdens. Es skatījies kaut kāds dokumentāls filmas un par zvejniekiem, kas te darās, un viss kaut ko interesantu vieta. Vienmēr gribēs atbraukt. Daudz mēs šodien neizpētīsim, bet kaut ko, kā vienmēr. Paskatīsimies. Aivars aizgājās jau tālu uz laipas, tur soliņi ir. Te izskatās riktīgs copas vietas. Atgādina lobi, un te jābūt līņiem. Riktīgi lieliem līņiem. Man patīk īstenībā tie aizaugušie ezeri. Ar makšķeri. Bet makšķeris man nav. Tu ar savu laivu atbrīks viņā braukt. Kas to lai zina? Vai jūs zinājāt, ka jūs biedrības krēslā sēžat tagad? Jaunie cilvēki. Jā, mums tāda bija jau tāda. Bija tāda nojauta, vai ne? Jā. Nav jokliet. Nav. Dabūs jau soda naudu maksāt. Uzvedies tāpēc kārtīgi. Nezinu, kā tur ir, saka, Lubānas ezers ļoti sekls, bet te jau pie pašām niedrēm, pašā pirmajā vietā, kur esmu pienācis pie ezera, izskatās riktīgi dziļš, ja godīgi. Izskatās te pāri galvai uzreiz ir. Un tev Lubānas ezers. Lubānas ezera maksimālais dziļums. Šeit ekrānam pa vidu. Vidējais dziļums arī ekrānam pa vidu. Nu jā. Cik te varētu būt dziļš? Te izskatās, ka pāri galvai, ne? Šeit interesanti īstenībā, vai tas ezers ir aplūdis, vai tur var piekļūt no citas vietas, bet tur ir tā kā galdiņi, kur ir faktiski ūdenī. Vai nu dēļ visiem šiem lieliem lietiem un viss, kas te notiekās tagad dabā. Tas ezera līmenis ir savādāks, jo es nezinu, vai šiem kokiem ir visu laiku jābūt ūdenī. Diez vai īstenībā. Ja godīgi, kā te ir Lubāna cilvēki? Sakiet. Un es noskaidroju, un vai arī atcerējos, ka nav Lubānas ezers, bet ir Lubāna ezers, protams, vai arī Lubāns. Tā viņi sauc. Nē, man liekas, te ir aplūdis vairāk nekā vajag. Tāpēc, ka sausām kājām pie tā smukā galdiņas nemaz netiek. Ak, Dievs. Riktīgi liels caurums. Man bail domāt, kas pa turiem var izlīst ārā.
kādas foršas vietas riktīgi ievērtēja. Paskaties, kādas skaistas vietas, kur atpūsties ceļniekam. Gribēju paudināt dronu, bet negribu, tāpēc, ka putni, daudz putni, man draugi, lai viņi te dzīvo savu dzīvi. Šeit, rekur, Aiviekste iztek no Lubānas ezera ar līkumu, iet apkārt, kurā vietā mēs bijām piebraukuši, pie šī tilta, pie šā tilta. Pie Stalidzāniem sanāk, laikam. Varbūt arī, ka ne. Nē, laikam arī bija šajā vietā, smukie kadri. Kas tam stāv rakstīts? Nu, re? Ak, Dievs, pašam Neviļs bija izgājis no Madonas novada laukā pilnīgi. Jau Rēzeknē. Uz Rēzeknes novadu mēs tulīt brauksim. Bet gribēju parādīt, vai tik šeit nav Aivieksts izteikti. Kaut kur te augšā viņi ir. Pilns ar zvejniekiem krastā. Pilns riktīgi mežiņā. Uj, ļoti smuku viņi tur sēž. Un tur ir jābūt riktīgi. Un tā ir vieta. Tā ir riktīgi krūtas opas vieta. Uzreiz saka. Pat neesmu tur nekad bijis, bet tas, ko es redzu, nu ļoti uzrunā man makšķernieku dvēseli. Kostu jau kādi pa straumēm, paskaties. Nu tik mierīga ezera. Iztek ārā. Jānoskaidro, jāapskatās kartē. Kā domā, varētu būt Aiviekste? Man liekas, ka tā varētu. Varētu būt pēc lieluma, vai ne? Jā, tāda ir. Bet tā vieta, kur tie makšķernieki sēž, aicīt pareizi. Kā tev gribētos tur? Kur tev makšķeri? Tev man neiedev savu makšķeri. Žēl bija. Žēl bija bagažniekā iemest jau kādi makšķeri vien. Kas pa cilvēkiem? Kas pa cilvēkiem? Ir riti vai kociņi? Šitādās smukās vietās ir, ko Madonas un Rēzeknes novada krustcelēs stāv pie tādiem skaistiem ūdeņiem. Un bez makšķeres. Aplējies jau? Es uzvarēju! Žuļik, davai vēlreiz. Ir kaut kāds variants. Special. Šita. Desa! Viss labs lietas, vēl vienreiz. Kas tā des? Des? Jā, riktīgi des. Mazliet sēs. Es jau neredzu šitas man ļoti. Mazliet sēs. Tā jāatrod. Nezinu, šitas teiksim, jā. Tālāk. Tas ir tā kā tu par tām krāsām, šitā neredzi? Cielava Valgalve, kur tev ir bērni, es neredzu. Reku Cielava. Bezdēlīgā, kur nevar ievēt. Arī kur bezdēlīgā. Tāds bija. Tad novelc savā pusī. Spāra. Kaut kur paga spāra dzīve. Nē. Jo pats jau.
Vita. Tas ir spāre. Un spāre. Vēdris, nē, tā ir vāvere. Jā. Rūpes, nevajag rūpes ir. Šis? Jā, ir šis. Tās ir. Kaut kur es viņu redzēju jau šodien pat. Radinieks. Vai ne? Ir. Nē, tas ir baltievu gārni. Šitās te, ne? Ar zivju gārni. Zivju gārni. Vai varam peldēties? Nav tā, ka es tev piedāvāju, bet... No. Un jā, Lubāna ezers šeit savā godībā nav tomēr visu aizaudzis. Redz, priekšā ir liels ezers. Jā, ir ar saliņām pa vidu, bet šeit nu es redzu, ka tas ir liels ezers. Un šeit mēs esam vietā, kur ir oficiāli Lubāna ezera peldvietas. Visā garumā labi iekārtotas peldvietas. Un īstenībā izskatās, ka šī vieta varētu uzņemt ļoti daudz atpūtniekus. Tur visā ceļa garumā ir. Tur var daudz sabraukt. Daudz, vairāk 100 cilvēku īstenībā varētu šeit sabraukt vienlaicīgi. Šodien es kāpēc nav? Varbūt šovasar ir tāda vasara, kad par pudmelēm cilvēki pārāk daudz nav aizdomājušies. Arī īstenībā peldbiks līdzi ir. Un tiešām braši nosolījies bija, ka iešu peldēt. Nu, nevar saprast. Un šī ir siltākā šīs nedēļas diena. Mēs esam peldvietā. Spīd saule. Un ir augusts. Šeit pieturvieta pēc pieturvietas. Ik pēc puskilometri jāstājās atkal. Un tiešām labi iekārtot visādi smukumi. Un uz kuru pusi skaties vai neskaties, ūdeņi. Lielais ezers tajā pusē, neko laiviņi, pa laikam laipas. Visi īstenībā smuki apdzīvots un smuki apkopt šeit. Bet cilvēki nav daudz, tā kā turisti arī nav daudz nemaz. Nezinu, kuros brīžos un kad te ir. Tā kā varbūt sabrauc daudz turisti no visām malām. Te ir tā kā telpa. Es vēl konferences zāli, apkārt krēsli, mīkstie, pa vidu galds. Un šī platforma arī te varētu būt rīktīgi kafēnīca, saliec kaut galdiņas. Nezinu, vai šeit notiek kaut kādi notikumi. Teiksim tā, ļoti forši. Ļoti stāvs te nav, ļoti daudz pakāpienu nav. Droši varat nākt un kāpt augšā. Bija labi, kas es to tenisti spēlē. Tas ir interesanti. Tik smukā vietā īstenībā.
cik mīļi. Beidziet, ar tādām lietām mēs te nenodarbojamies. Kā tu tur tik vispār? Jā, rekuri. Iedomājies, īstenībā, te visās malās ir tādas vietas, kur tu vari uziet un paskatīties smuku uz ezeru, smuks laipiņas. Laipiņas ir noslēptas. Noslēpt, tur jau te lieta. Aivars tieši domā, kā Aivars tur ielīsties krūmos. Jā, tā vienkārši tā netiks. Tā vienkārši augstu skaties, nav. Vienāds cilvēki ir. Kur ir? Tur ir burbuļu dārgi tādi, gan jau ložņā tur kādi. Ložņā, jā, kaut kādi? Tā, burbuļu dārgi. Tādi ir divi. Tur būtu rīkīgi. 100 punktu. Ko es varu piebilst to, ka šeit tieši šajā vietā ļoti silts ir. Tiešām silts. Un tā, ka riktīgi 10 grādi klāt no iepriekšējās vietas, kas bija puskilometru atpakaļ. Sirdi plosošas makšķernieku vietas tās ir. Bez makšķeres tikai. Nu, bez makšķeres, protams. Tā nu mums ir ceļojumās. Tās zivs un tās smukās vietas tikai ar acis. Bet nav nekāda tāda zīme. Tad varbūt pat tas ir godīgi pret jums, mīļie skatītāji. Jums jau arī varbūt dotie brīdī nav makšķeres un kāds būtu, ja es te makšķerētu tagad un vilku. Bet jā, lieta ir tāda, ka tiešām šeit ir tik ļoti... Un šīs vietas varētu uzņemt tik daudz cilvēks. Izskatās labi, šodien tieši dienu mēs esam atbraukuši, te visi ciet. Iespējams, varbūt. Bet te viss kaut kas te varētu... galdiņi, te tādi maz tā kā estrādīti, pilnīgi koncerts varētu būt. Tenis var spēlēt, viss kaut kas varētu notikties. Jo man likās, ka mēs braucam šeit, ka te nebūs, galīgi daudz nekā nebūs. Bet te ir daudz vairāk nekā es iedomājos un daudz vairāk nekā citās vietas, kur esmu bijuši. Zvejnieku ciemā gluži neiebraucām, īdeņi tā kā braucām garām, tā arī pabraucām garām. Iebraucām mežā. Kur ir mežs? Tur ir sēns. Paskaties, kas te gailēns ir. No vienas vietas. Pilns. Dievs tiešām pilns ar gailēnēm. Vainīgais sēž mašīnā, Lināra, jo pēc ceļu redzēju 3 čūskas jau. Jā? Tu redzēji varbūt nevienu. Es to katru reizi sāku čūsku, saku, kur? Nē, es redzēju. Uz ceļa jāskatās, ka brauc. Nevis pa malām. Kas tu esi pa cilvēku? Kāp laukā, las sēnes tagad. Garšīgi? Jā. Kas tas ir? Brūklenes. Un parādīja vilkogs man. Prīmā. Gandrīz vai jau prīmā. Paskaties. Tā top tā sēņa mērķa slavenā. Baigi superīgi. Brūklenes garšīgs īstenībā. Man personīgi galīgi negaršo dzērvens. Man liekas. Jā, ļoti garšo melens. Bet tās es te neredzu. Tās gan es te neredzu. Jā. Oi, drit vai kociņi? Es eju prom. Tagad es jums teju. Domā groz. Redzi, cik skaista. Ir. Bet tas nav zelts. Gai glodeni. Tagad es sapratu, kāpēc aizsēž mašīnītē nekāp laukā. Viņš jau dzīvo, īstenībā, zin kā ir, kurš tāda čupiņa reku. Te viņai 100 punktu māja ir apakšā. Vai ne? Zem tiem zariem. 100 punkti. Nu jā. Tā kā jāskatās visām 4 acīm. Tur jau tā lieta, kā vecā labā dziesmā. Kā Aivars var nākt no tās puses, ja viņš aizgāja uz turieni? Ja nopietni. Nezinu, kaut kāda sēna sausīs ir. Rekojas gaileni īstenībā redz riktīgi lielu. Kas tur gailens arī ir? Super. Reku te smuka. Jā, gailens. Jā, bet zem kājām jāskatās točnē, ja čūskas te ir. Kas šī tas bija tāds? Ielis saka, tāds viņa neņemot. Aivars tā kā tanks iet pa to mežu. Atkal pilns klēps ar sēnēm. Šitie podiņi forši uz uguns, vai ne? Jā. Ar sālīti. Ideāli. Es taču teicu, ka mežs ir liels. Šo? Viena peciņa. Pat šī tāda, redzi? Viss ir šitē mežā. Tā kā jā, vietas mēs neatklāsim, bet kaut kur pie Rēzeknes novadā, pie Īdeņas. Kas par cilvēku? Nevar saprast tagad, vai mēs varam braukt taisni tālāk tur mežā pa šo meža ceļu. Bet, ja mēs turpināsim braukt pa meža ceļu, mēs līdz vakaram netiksim no šeit ārā.
Vēl ir gaileni. Gan jau tu ir pilns. Ir jau taču pilns, ir jau. Jā. Cik normāli zābāks tā ej un lasi tikai, ne? Taču. Šitā jāvar. Jā. Pietiek bērni mājā. Ja mēs varam šortkatā izbraukt pa šo ceļu, mēs būsim zirgā. Iespējams. Mēs jau riktīgi laiku labu te braukājam pa mežu turp šurp un, zin kā, ir tāds sajūta, tāda pēkšņi sāk uznāk, ka tu esi vadātāji pārņemts mazliet. Ir, tā kā riņķo visu laiku apkārt. Liekas, kad ir meža mala jau klāt, ifigā. Meža mala atkal jābrauc tālāk un tālāk. Navigācija tā kā rāda, tā kā it kā mēs vajadzētu būt jau izbraukušiem. Man visu laiku navigācija pa laikam rāda, ka pēc 2 kilometriem kaut kas notiksies, bet kā mēs braucam pa to mežu, tā mēs braucam pa to mežu. Nu jau kaut kāds 15 minūtes ašķi braucam. Kurā virzienā mēs braucam, nezinām, jo sauli pazudus arī. Pēc saules arī vairs nevar orientēties. Bet tur mums ir groziņš pilns ar sēnēm. Kaut kādi jumtiņi rādās priekšā, jā. Tas taču. Svēru vadotavs laikam. Jā. Svēru. Reku jau dīvis. Arī, kur mašīna stāv, arī, kur vēl... Pirmo reizi redz vēl cilvēks mežā tagad. Pa visu to laiku. Ūdeņi, ezeri, kaut kādi blakus purvi. Kas tu šitā pa vietu? Kas tu lezi? Redz, cilvēki cep gaļu. Mēs gribējām ēst tieši. Nu re, akurāti. Un tā nu mēs savu nelielo šodienas Lubāna ezera vizīti noslēdzām. Un var teikt, ka godam. Varbūt mums galdā nebija īdeņa zvejnieku ķertais breksis, bet bija teirumnīka purva gaileņa mērts ar jauniem kartupeļiem, un vēl viena vasaras diena pamazām tuvojās nobeigumam. Šodien atbraucam ātrāk no ceļojuma atpakaļ, jo tuvojās negaiss, un tas jau laikam šogad Latvijā nav nekas neparasts, jo šī vasara bijusi mākoņainākā un lietainākā nekā jebkad. Tāpēc šogad, lai arī bez peldes Lubānā un bez kokteļiem ar saulsardziņu, bet tāpat priecīgi prāti, jo esam brīvdienās vecajā labajā Latvijā.